Labdien! Labdien! Sestdienā, labdien dienā, kad atkal kārtējo reizi es absolūti lieku roku uz sirds, man vispār nebija minimālākā kaut kāda doma šodien vispār nodarboties ar kaut kādu ierakstīšanu šitajā te nelēmīgajā telefonā, jo nočakrētie līdz ārprātam, ja? Un, diemžēl, kāpēc es parādos jūs priekšā ir tikai tas, ka, vienkārši, šitik tāli, jā, te zvana un sūta īziņas un prasa, kas notiek Krievijā un kas būs tagad tālāk un kā tas ko ietekmēs un, es teikšu, atklāt teikšu, kad arī Latvijā, tā tautiņa, vēlns ar ārā, ir daži eksemplāri, kas tiešām neizprot acīm redzamas lietas, ja? Tātad, kas patiesībā ir noticis Krievijā? Krievijā ir noticis uzbrukums, es to nesaucu par terora aktu, jo pati Krievijas federācija kā valsts no Latvijas republikas puses, tātad no manas valsts, kuras pilsonis es esmu, ir atzīta par teroristisku valsti. Valsti teroristu. Tātad, ja mēs skatāmies globāli vai neglobāli, tad vispār loģika ir tāda, ka jebkurš cilvēks, kurš atbalsta teroristisku valsti, ir mērķis. Un te ir baigā nianses, kas tagad ir skaidri un gaiši visiem jāsaprot. Tātad, ja jūs strādājat vispār, jebkur, gan valstī teroristā, gan aiz valsts terorista robežām, un maksājat nodokļus šai valstī. Tātad jūs finansējat terorismu. Ja jūs finansējat terorismu, jūs esat mērķis. Viss. Pēc šādām metodēm strādā normālas organizācijas visā pasaulē. Bet šeit pats tas interesantākais jau visā šajā pasākumā ir tas, ka, mīļie cilvēki, jautājums, kas to ir izdarījis? Dumšs jautājums, ne tiešām dumšs. Man to tiešām šitik tālu šitie stulbie jautājumi šodien ir. Tātad šīs gadījums ir klasisks Rjazaņas cukura atkārtojums, tikai citā izpildījumā. Kas ir organizators šim pasākumam, kura rezultātā, 20 minūtes atpakaļ bija dati Telegram kanālā, ka bojāja gājuši 143 cilvēki. Es domāju, ka tur atraks visu, jo tur kupols ir iebrucis tā tirdzniecības centra, ka tur visu atraks būs kā 250. Tas ir mans minējums, ja. Tātad vēl vienreiz normāli un mierīgi. Visu šo pasākumu no sākuma līdz beigām ir organizējis federālais drošības dienests Krievijas federācijas. Tiešais vadītājs šai operācijai ir Patruševs no drošības padomes. Un es domāju, ka vairāk vispār šeit nekāda skaidrojuma nav nepieciešama. Tātad kādā veidā tas ir izdarīts? Izskatot vai noskatot video kadrus, fotogrāfijas, cik ir pieejami dažādos messengeros, es varu izdarīt secinājumu, kad ir izšauts vismaz vienu reizi, ar reaktīvo ugunsmetēju šmeļ. Ir tāds aparāts, vienreizīgas lietošanas, ļoti efektīvs aparāts, kas principā pielīdzinās kaut kur, minimums kādi 152 mm artilērijas šāviņam. Minimums.
Bet tur ir savādāk tā štele, jo izdalās aerosolu veida gāze, kura pēc tam viss iet gaisā. Nu, un tā tālāk, to jūs visu varat atrast mamā Googlā, tur tas viss ir pilns, un YouTube'os noskatīties, vēl vienreiz atkārtoju. Vienreizējas lietošanas reaktīvais ugunsmetējs šmeļ. Jo manā izpratnē savādāk to, ko es redzu bildē, ko es redzu video, nograut, lai tas tur iebruktu, viss nav iespējams. Nu, tas ir mans viedoklis, absolūti subjektīvs. Tātad par organizāciju skaidrs. Organizēja FSB. Tālāk, kas šeit un norāda tieši uz to, ka tas ir tā un absolūti ne citādi. Tātad pirmkārt, tas, kad uzreiz visur tiek pieminēt Ukrainu. Pilnīgākie murgi, ja? Tātad ir jau norādījums visiem Krievijas valsts medijiem visur norādīts saikne ar Ukrainu. Tas norādījums ir jau uz rokām atkal cilvēkiem, jau saprotiet, nu, anekdoti, ja? Tālāk, tātad, tā saucamie teroristi, tur ir runa par 4 cilvēkiem, kopumā tur ir aizturēti kaut 10 vai tur vēl, zinu, kaut kādi līdzzinātāji, kā vienmēr esošie, neesošie, izdomātie, piedomātie klāt un tā tālāk, ja? Viens tur noķerts kaut kur Brjanskas mežos, it kā pēdējais, ja? Tātad, lai norganizētu šādu pasākumu, es viņus nesaucu par teroraktu, jo pret valsti teroristu nevar vērst teroraktu, saprotat loģiku, ja? Es to nosaucu par spēcoperāciju. Speciālu militāru operāciju. Tātad, juridiska atbildība ir uzņēmies Daesh, Islama valsts, kaut kāda tur čaļa, kaut kāds atzars, vēl nezinu kāds, tur 110. atzara, 8. paragrāfa 5. apakšdaļa, tur kaut kādi, vēl nezinu, kur ir uzņēmušies. Nu, tas viss ir skaidrs, ja. Tas ir tikpat labi, kā es tagad uzņemos atbildību par Johna Kennedy slepkavību, ja. Tātad, kas šeit ir absolūti pārliecinoši norāda uz Krievijas spēcdienestu iesaisti šajā pasākumā? Tātad, pirmkārt, organizācijas līmenis. Tātad visi izpildītāji ir profesionāļi, lai arī kādi tur tie puni neizskatītos, bet tie ir profesionāļi kaujinieki. Tie ir profesionāli čaļi, kas ir ar šādām lietām nodarbojušies, es domāju, ka minimums pēdējos 10 gadus savā dzīvē. Tikai dabīgi, ka dažādās valstīs un dažādos pasaules nostūros. Tas ir pirmkārt, ja. Otrakārt, pilnīgā pakaļā ir bijusi visa šī tirdzniecības centra, ieskaitot, kur tur vajadzēja notikt koncertam, ja? Drošības sistēma, jo tur nav strādājis no tā, kam būtu jāstrādā. Tātad tās ir sirēnas, atvērtas durvis, tas ir ieejas kontroli, nu tur, mīļie cilvēki, tur 100 aspektiem, to jums atkal izstāstīs jebkurš, paprasiet tie, kas strādā Evorā vai tie, kas strādā Koblences drošībā un vēl visu kaut kur un apsargā Maksims kreiso ieeju. Viņi jums visu izskaidros, kā ir jābūt pareizi, kā tas notiek pareizi, tajā skaitā arī Latvijā, ja? Bet kā tur vispār nekas nav noticis. Tātad tas viss ir absolūti precīzi gatavots. Tas ir, tur nav jābūt ekspertam vispār, ja? Nākošais variants, lai ar bruņojumu, es uzsveru vārdu ar bruņojumu, brīvi braukāt pa Maskavu, kad Krievija atrodas kara stāvoklī. Viņi paši ir atzinuši. Ar Peskova muti viņi ir atzinuši, ka viņu tā SVO, speciāli vienai operācija, saucamā, ja, kad ir kļuvusi pa karu, tagad viņi to atzīst. Man tur pavīt tāds jautājums, ko tagad darīt ar visiem tiem, kas ir notiesāti tur uz 5, 6, 8, 9, 10 gadiem cietumu un kur jau sēž tikai par to, ka to sūdu SVO ir nosaukuši savā laikā pa karu. Ko tad tiem tagad darīt, ja? Vai otrs variants, tad Putina preses sekretāram jāsēž cietumā, ja? Dielēm tādu sanāk. Bet, labi, tas nav svarīgi. Tātad, es domāju, ka tur, kad atraks visu to, tad vispār būs kā, varētu būt pie 300 pat upuriem, kā 250 kaut kur tā, ja es to varbūt jau atkārtojos tos ciparus. Kaut kur tāds varētu būt. Tātad, kas šeit ir baigi tāds uzreiz, kas lec ārā no visiem kāda rāmja, to jums atkal apstiprinās, jo kurš cilvēks, kas kādreiz mūžā vispār ir nodarbojies ar teroru, ar antiteroru un vispār, jo ar speciālām operācijām. Viņi visi ir paņemti dzīvi ciet. Mīļie cilvēki. Cilvēkus, kuri apzināti, ja tas tā tiešām ir,
veic šādu pasākumu daudz miljonu galvaspilsētā, nekad dzīvus ciet nevar paņemt. Ir 2 varianti. 2. To starp citu nodemonstrēja Nordosts savā laikā, kur bija atkal kārtējais Krievu cirks, ja? Jo tur atkal vajadzēja Čečenijas karu sāsināt, ja? Tātad pirmais variants. Viņi pielaiž sev klāt, un tad nostrādā šahida josta. Pie kam šahida josta nostrādā nevis uz nospiedienu, bet lielākoties tais uz atlaidienu. Tātad gadījumā, ja tev snaiperis kaut kur iebliež, kaut vai galvā, vienalga kur, tu refleksīvi atlaidi pirkstu, nevis nospiedi. Un automātiski ir sprādziens ar visu, kas ir apkārt. Tas ir pirmais variants. Otrais variants. Krievijas speciālo uzdevumu vienību. Šajā gadījumā iet runa par Centra speciālnieku operāciju FSB. Praksē ir tāda tradīcija, kad šādus čaļus, viņi visi iet bojā aizturēšanas brīdī. Nav citu variantu. Un pie kam šī tradīcija iekļauj sevī tādu niansi, ka pie tā līķa pieliek blakus konjaka pudeli un uz tā vēl nofotografēs. Tāds ir, jā. Tātad šeit visi ir paņemti dzīvi. Tas nav iespējams, ja tiešām tā būtu nes pēcdienestu gatavot operāciju. Tātad es varu pateikt, kur ir knifs. Tātad šiem čaļiem kaut kur diezgan augstā līmenī ir ticis apsolīts, ka viņiem garantē koridoru. Garantē koridoru. Un viņi tiks ārā uz Ukrainu. Lai sasaistītu Ukrainu ar visu to kopā. Bet, tā kā viņi saprot, kad Ukrainā būs baigais strobelis, jo tur jau arī Kievā nesēž idioti, viņi taču pierādīs uzreiz, ka tas viss ir pilnīgs fufelis. Viņus netālu no Ukrainas robežas visus izķer dzīvus, jo viņi ir pārliecināti, ka viņiem būs koridors, jo viņi jau ir tikuši no Maskavas ārā. Saprotat, pie visiem iespējamiem plāniem tur perehvati, zahvati un, viss tie, kas ir, ja. Tāpēc te šaubu nav vispār. Un beidzamais jautājums, kāda pierādījuma pēc tas vispār Krievijas spēcdienestiem ir vajadzīgs? Es paskaidroju, kāpēc tas ir vajadzīgs. Ļoti elementāra lieta. Tātad Krievijai ir nepieciešams paņemt nopietnu kaut ko politiska nosaukuma ziņā līdz ASV prezidenta vēlēšanām, lai pēc tam var būt, tas viss ir ar vārdiem var būt, uzsākt kaut kādas sarunas ar kaut ko par kaut ko. Tātad, ko viņi ir izdomājuši Krievijas ģenerālštābā? Viņi ir izdomājuši jaunu tehnoloģiju. Aplenkt Harkovu. Tā ir otra lielākā pilsēta vispār, Ukrainā, kurā līdz Krievijas agresīviem iebrukumam dzīvoja aptuveni 1.400.000 cilvēku. Pēc cipariem tā ir faktiski visa Latvija. Vienā pilsētā, kuru sauc Harkova. Starp citu, viņa kaut kādu brīdi ir bijusi Ukrainas galvaspilsēta vispār. Tātad lūk, un Krievu tā tehnoloģija ir tāda, ka nevis viņu nolīdzināt līdz ar zemi, kā viņi to izdarīja ar Mariupoli, ja? Bahmutu, Avdjejuku un tā tālāk, bet aplenkt un līdzīgi, kā Ļeņingradas blokādē, turēt šo Harkovu līdz tam brīdim, kamēr tur nesāk padoties. Bet no gaisa un ar artilēriju nebombardēt. Tātad parādīt visai pasaulē, cik viņi ir humāni. Tāds ir šis, kā saka, stratēģiskais pasākums, kuru viņi ir izštukojuši savos pauros. Principā šāds pasākums ir iespējams. Viņš ir iespējams, jo tikai ir viena nianse. Lai šādu pasākumu īstenot, ir vajadzīgi lielgabalu gaļā, kādi 300-350 tūkstoši purni.
Tātad tie purni ir pa Krieviju jāsavāc atkal, ja, kārtējo reizi. Jo tie, kas jau 300 000 bija savākti, tie jau ir visi jau 200 un labākā gadījumā 300, kā viņi sauc, ja. Nu, vēl ir 500, tie, kas vispār ir parauši pēdi, ja. Nu, lūk, un ir vajadzīgs iemesls. Vajadzīgs iemesls šīs Krievijas, neīpaši gudrās tautiņas lielākās daļas, vai kā šeit smējās, ne tie nav mani vārdi, to saka Gordons un to saka Ņevzorovs, kuri ir izveidojušies negatīvas selekcijas rezultātā. Baigi patīk šis termins, bet tas nav mans izdomāts. Nu, lūk, ir vajadzīgs savākt šos 300–350 tūkstoši šmūļi, ja? Un tāpēc ir vajadzīgs kaut kāds sociāls satricinājums tāds, ka uzreiz visi tā, tāpēc attiecīgi notiek viss tas, kas ir noticis 22. martā šajā gadā Krievijā, tirsniecības centrā, Krokus, vai kā viņš tur Krokus City, tad nodesties, kā viņi tur sauc, bet es domāju, ka jēga visiem skaidra. Un uz tā pamata tagad sāksies mobilizācija, kārtējā mobilizācija. Un dabīgi, ka tas viss ir īstenots ar Federālā drošības dienesta rokām, un tāpēc lūdzu cienītie mani draugi, paziņas un pat mīļākās un vispārie. Nu, nezvanot man šodien, vismaz brīvdienā es grāmatu lasu, nopietni, šodien lasu grāmatu. Nu, nezvanot man ar šiem dumajiem jautājumiem, kas to ir izdarījis. Es jums vēlreiz paskaidroju, Krievijas Federālais drošības dienests, Krievijas drošības padomis, locekļa, mēmākā čaļa, Putina un tā tālāk, un viņš ir padomas priekšsēdētājs Patruševu vadībā. Nu, kas vēl ir vajadzīgs? Kā tas tiek darīts? Lasat grāmatu FSB взрывает Россию. FSB spridzina Krieviju. Kur savā laikā uzrakstīja bijušais FSB darbinieks, kuru pēc tam arī dabīgi, kad likvidēja. Nu, es domāju, ka pietiek. Vispār jau var atrast internetā, tāpēc, lai jums jauks brīvdienas un viss ir kārtībā. Un arī pa Krieviju es domāju, ka tur jābūt visiem, visam ir skaidra, visu labi.